Šitā ir vienīgā naturālā mužu saimniecība Latvijā. Un šeit saimnieko Silvija tete ir vienkārši lieliski sieviete. Skatāmies tālāk. Krāpēja. Te būs bļāvējs. Viņš pirmāk izbēgs ar un tad viņš sāks klikt. Rekā no aizmūkuši. Man uzspīdīgi šie jau pametuši labi jau veco vīlīņu. Barot, kas viņiem paliek pāri, tas stiebra zāli viņi nēd. Apakšķi aizslauk, padzird, saplūd zāli, 11:12. Kā no darba. Cik tā viņi ir kopā tagad? Oi, 35. Vaigais bariņš. Tāpēc jau nav aiz kur likt. Mazie atšķir nost. Tur jau 4 stāvi ir pa daudz. Bet tad jau viņiem te ir labi, ja viņi tik daudz paliek. Nu, ja nav jau tas... Tā viņi kalnos kliedzot. Anita vismaz teica, ka varot dzirdēt, ka viņi kliedz. Ka redzēt, gan viņas neredzot, tik kliedzot. Kurienes īstījums viņi ir? Šie no Tatriem ir. No Tatriem. Jo. No Tatriem atbraucusi. No kalniem, vai ne? Jo. No kalniem atrada neliek būries atliekt. Spoks, nu. Un ja viņas katru rīt netīrīt, vai ne? Kāda viņi būtu? Viņš ir liels dzīvnieks, viņam tur tie... Tagad jau ir, ka stūros jau ronās. Viņš ir bezkaunīgs, viņš varētu te vienā stūrī, ne, viņš visos trīs. Reku pozētājs ir stūrē jau. Tas smuks, ne? Tas pozēs tagad. Tas ir pozēs? Viņš visiem šī miljonu reizi laikam nofotografēts. Pagriezīs vienu vajag, pagriezīs otru. Pasteilēs vēderi tagad. Nu, ko tad? To vajag. Tur ir maziņi. Tur mēs redzēsim. Ceru, ka tēvs negulēs virs. Vakar bija no Lūdzas. Jā? 40 bērnu. Tā te bija spiekšana, vai ne? Viņi jau neko nedabū redzēt, viņi taču šausmīgi mūku. Kustībām jau viņi bēg tieši, vai ne? Nu, kam tu iestādi? Tie grib, lai baro viņus. Bet tad pa to ziemu īstenībā izturēja, ja, kaut kā? Vēl nav nometuši spalvu, vēl jau ir. Bet viņi tad nošķiet, tas arī lielākais, ka cik viņi izaug šitā te. Jā, tas ir pieaudzis. Viņa cits ir lielāks, cits ir mazāks. Un viņš vēl met spalvojumu. Tur tā atšķirība ir puikas vai meitenes tur izmērā tieši? Jā, tēvi lielāki ir. Nē, ko redzēt, atceros, ka šis tēvs ir redzēt. Un mamma jau ir nobarojusi savus mazos tājus, galīgi sarūkus. Viņi visi vienaudži, daži tad knapāki, daži brangāki. Jā, viens ir pagājuši gadu viņai bija 8, un tad arī viens bija tas, kas tagad pozē, cīnījās par savu dzīvību. Viņš ir visnegantākais. Man mūžīgi saskrāpa. Viņš arī šie ir vismuk apvēlušies, tie jau nedēļa jau ēd. Un tie maziņie tik vakar sāk rāpot. Kāda skaņa viņi izdod? Viņa aizsargā savas mazas? Jā. Un tēvs pirmāt sastūma visu zāli šeit iekšā. Es redzēju, kā viņš viņu dresēja iekšā priekš kājām, pastumu pakaļ kājām. Uzkāp virsū. Nē, kādu mammiņu vāji. Ko viņi tāpat zālēd, jā? Truškombi hormonolēšiem vēd speciāli. Pagājuši gadu viņi saindējās ar mūsu Latvijas tukumu. Ar toksīniem. Bija graudos iekšā par mūsu bērni. Tur šie bija. Un tagad vēd no lēšiem. Un tad ir vārīti karpeļi ļoti garšo. Kā tur saindējās, ko tas nozīmē, ka vajag dūmu bija tā, ka uz beigām jau iet? Mēs vispār ne visu Latvijas vetārsni kājās, jo domāju, ka viņi neizdzīvos. Jo toksīni ir toksīni, viņi nosēdās aknās un tur neko nevar izdarīt. Mocījamies un kungs, ko mēs te nedara visu vasaru. Nu un tad cūkpiens viņiem ļoti garšo, stiebri, bet vat tas puķi nē. Tad atkal āboliņu lapas un garšu. Tagad es lucernu man atved no lēšiem iesēju. Teica, ka tik garšo. Nu sāk trakot. Aizmuktas lielais.
Nu, nāc atpakaļ. Bet tev var iedomāties, kāds viņš rudenī būs. Vai ne? Normāls pelmenis. Viņas rudeņiem uzkājās rudens. Jā, un viņam ziemā te tauciņi visi izmantojās, kamēr viņš... Bet rudenī viņš būs vēl ar to lielo vēderu. Viņi krīt apkārt rudenī, viņiem tie vēderi šitādi. Tas kājiņas paliek maziņas, tā galva viņa maziņa, un tad sēd uz tam drātiem baukšu apkārt. Reku tā mamma ir gaišāka. Tā ir vienīgā gaišāka spalvojuma. Un rudenī tā viņam vēl tas melnais akots tēvs nav nometis, tas ir spangājums. Blondīne. Šī ir vienīgā, kas tik gaišā krāsā. Tēvs vēl met vilnu. Kungs, kā nu izbrindās. Tie mazlīši auga kā kopā kādu laiku, ja? Nē, nu vispār viņi pa daudz, ka te tie 4 arī, viņi pa daudz, viņi, 3 augstākais, viņi tā būtu baigi netīri tad ir. Kurš tad bija tas seksuālais manieks? Jānis Līga. Jānis Līga. Jānis. Jānis Līga 2. gadu bērnus nobradā. Kā, nu viņš viņu trenkā, un tos mazos izmēta ar salas taču vēl bija, un viss bija beigts. Eku, man arī ir. Tā kopā. Es viņam iedevu. Tam iedevu. Pagaidi, pa vienam. Ka tā rociņa. Ķepiņa. Braukš, zini kā? Skaņšos rociņas tur. Dod reku, tagad apēdu šitais, otrs būs jau savējā ēdamā. Kā? Jodās nevis. Izkāpova? Nu man nekā citu draudziņu nav.